Kā jau solījām iepriekš, turpinām stāstus taupīgiem cilvēkiem. Gāze kā degviela automašīnā. Labajos gados par to dzirdēt gribēja tikai retais. Tāpat gāja zaļi. Bet tagad daudz labprāt samazināt izdevumus. Iespējams kaut ko zaudējot no trakno gada komforta, bet paturot galveno – iespēju turpināt pārvietoties. Skaitļi liecina paši par sevi. Ja salīdzina, teiksim, 9. gada pirmo kvartālu un teiksim, šī gada pirmo kvartālu, tad benzīna cena ir pieaugusi tuvu 30% klāt, kas ir. Tālāk dīzeļdegviela ir 19% klāt, a gāze tikai ir 8,7% klāt. Un, ja varbūt tā atgriežās atpakaļ, ja tad tas bija izdevīgi, tad tagad par cik šis neadekvātais cenu kāpums ir gan dīzeļdegvielai, gan benzīnam, tas skaidrs, ka ar gāzi braukt ir izdevīgāk. Šoreiz uzzināsim to cilvēku viedokli, kur autogāzi savām mašīnām lieto ikdienā, un pie tam lielos apjomos. Ir tāds uzņēmums – Prēļu siers, un tajā uzņēmumā ir ļoti daudz piena mašīnu, kuras katru rītu, ziema vai vasara, ripina apkārt pa rajonu savācot pienu. Katra tāda mašīna gadā noripina 10 000 kilometru. Cik jums ir saimniecībā to mašīnu, kas brauc uz gāzi? Uz gāzi pašlaik mums ir 33 automašīnas, GAZ 53-nieki. Un no kurienes tā pieredze, kāpēc ienāc prātā vispār sākt to gāzi braukt? Nu, tā pieredze, tā ekonomiskā varbūt vajadzība izmantot to gāzi. Tāpēc, ka tas viss process ir lētāk uz 50% sanāk. Voldemārs Prēļu sierā atbild par visu autotransportu, un viņam var ticēt. Viņš to dara jau vairāk kā 10 gadu, un visu šo laiku autos skaits, kuri brauc ar gāzi, ir tikai pieaudzis. Var jau šķist dīvaini, kāpēc tāds liels un modernām iekārtām aprīkots uzņēmums transportam izmanto krievu gazikus, nevis kaut kādas modernas rietumu mašīnas. Bet arī te Voldemāram ir savi racionāli apsvērumi. Kur tur tas ekonomiskais vinnestis var braukt viņam? Nu, veca, ne veca, viņai jābūt tehniskā kārtībā, saprotat? Lai visu to dabūtu, mēs katru gadu izejam tehniskās apskates un tur viņai visi rādītāji jāatbilst, kā teikt, normas robežās. Un tāpēc, liekot gāzi, mašīna ir tehniski kārtībā, rodas tā visa ekonomija. Cik jums te cilvēku vajadzīgi, lai tādas mašīnas uzturētu pie kārtības? 4 atslīdznieki, 4, 5, jā, kas pārzina gazikus, un tāpēc, ka servisi nav Latvijā, kas specializējušies uz gaza mašīnām, un paši saviem spēkiem to darām. Skaidrs, ka GAZ 53 ir tieši tāds auto, kāds spēj ikdienas pārvietoties pa vietēju mēroga ceļiem. Tas varētu teikt ir dzimis tieši šādam ceļam, kuru normāli mūsdienu mašīna varbūt pat neizturētu. Taču runājot par gāzi, cilvēki visbiežāk min 2 mītus – motora izdilums un gāzes smaka. Arī te Voldemāram ir ko teikt, un viņam pievienojas arī pats uzņēmuma vadītājs. Ja nepieskati to mašīnu, kaut kāds šļūteni ir vaļā bišķi, laiž gāzi, tad tā smaka. Savādāk tā smaka nevar būt, ja tev viss ir noregulēts, vārsti, aizdedze, viss, sadeg, viss, ok, tātad viss ir kārtībā, nekāda smaka, nekāda vaina, Tas ir tehnisks kaut kāda kļūme tātad. Drīzāk kā jūs teicāt, tā smaka parādās, viņa saistīta ar gāzes kvalitāti, ne jau ar pašreizējo, teiksim, iekārtu. Uzņēmējdarbība būtībā ir vienkārša lieta. Viss ir vērsts uz peļņu. Un ja mašīnas ar gāzi biežāk lūst, tās būtu biežāk un dārgāk jāremontē. Tā tad būtu izdevumi. Bet ja Prēļu siers jau daudzus gadus lieto gāzi un pēc tam tuvākajā laikā gatavojas vēl papildināt gāzes autoskaitu, tad varam viņiem ticēt, ka ietaupījums ir. Bet lūk, vēl viens arguments par labu gāzes iekārtai uzņēmuma mašīnā. Ieklausieties, visi lielu autoparku turētāji. Ļoti labs bezmaksas padoms no Jāzepa Šņepsta. Gāzes tas efekts ir viennozīmīgi, ka mašīna brauc katru dienu. Jo lielāks patēriņš, jo izdevīgāk tas ir. Un otrs, protams, arī, ja paskatās, teiksim, salīdzinoši varbūt ar benzīna motoriem, it sevišķi juridiskām personām uzņēmumiem,
Protams, gāzi arī, kā teikt, mazliet paņemt ir grūtāk nekā benzīnu. Jā, par šādu faktoru iepriekš ir grūti iedomāties. To var priekšā pateikt tikai praksa. Šāda taupība, kas rodas no tā, ka šoferīts nevar paņemt nedaudz degvielas, dod labumu tikai uzņēmumam un nebūs arguments privātiem auto īpašniekam. Bet Prēļu sierā ir arī pieredze vieglu auto aprīkošanā ar gāzi. Tur gan esot viena aizķeršanās jāpagaida līdz beidzas jauna auto garantijas termiņš, jo autodīleri nesot labvēlīgi noskaņot par gāzes iekārtām. Un tad var sākt taupīt arī ar vieglo auto, bet efekts būšot tad, ja jābrauc daudz. Mēs tagad, arī uzstādījām gāzes iekārtas 3 mašīnām. Jā. Jau 2 mēneši jau parādījās ekonomija. Tas ir, ja patērējām benzīnu ar to gandrīz 80 centīmiem litrā, tad mums gāzes sanāk 30 centīmi, varat pareikināt. Varbūt viņš 2 litri vairāk patērē tā automašīna, bet uz to cenas starpību tas ir vērts darīt. Attiecībā uz jaudām, ja iet runa par vieglo autotransportu, mums administrācija arī tāda ir diezgan daudz, tad neiztur arī kritiku tāda, teiksim, it kā šoferu aprindās virmo tāda teorija, ka tur zūd jauda un tā tālāk. Bet par cik tās pats es arī braucu un tās mašīnas es pats testēju, tad, teiksim, pēdējo, ko mēs uzlikām Subaru Olbekam ar lielo motoru, tur es teikšu, jauda, ja ne lielāka, ja grib tur uzrāvienu vai vēl kaut ko, bet ja pareikina naudas izteiksmē, tad tā ekonomija ir diezgan jūtama. Ja jau Prēļu sieram tik labi iet ar gāzi un uzņēmumā strādā vairāk 100 pilsētiņas iedzīvotāji, tad jau visdrīzāk arī citiem Prēļos gāzi ir modē. Ļoti daudz brauc. Ja paskatāmies, es domāju, tas pats arī Rīgā, bet Prēļos es viennozīmīgi zinu, teiksim, visi takši pilnīgi visi ir uz gāzi. Tad izdariet secinājumu. Viņiem jau ir visvairāk laika skaitīt naudu, sēžot, gaidot klientu, un viņi ir izskaitījuši, kas ir izdevīgi. Cik tāda sistēma smagai maksā, lai viņi uzlikt? 300 lati ar PVN. Tas jau ļoti lēti. Ļoti, jā. Vieglai mašīnai tur tad es nāk dārgāk? Jā. Skatoties, kāda iekārta vēl, jā. No 350 4-cilindrīgajam motoram līdz 530, jā. Attiecīgi, 6-cilindrīgais būs 500, jā. Būtībā tad gadā nobrauktu benzīnā 1000 latus, tad uzliekot gāzi, tu gadu laikā esi atpelnījis. Jā, mierīgi. Tas atkarīgs, cik intensīvi brauc, tur jārēķina. Ja mašīna stāv, nobrauc 5000 gadā, tad nav. Nē. Prēļos vispār ir modē vietējie brauc daudz gāzi? Visiem nav tā atspēriena naudas, uzreiz uzstādītos, ieguldīt 400 lati. Ja viņš nopirkt mašīnu, viņš uzreiz saprastu, kur ir tā sāls, kur tā ekonomija. Lūk, tik daudz vielas pārdomām tiem, kas gribētu būt taupīgi. Mēs jums pastāstījām, bet izlemt ir jūsu ziņā. Vīri no Prēļiem saka, jo vairāk brauc, jo vairāk var ietaupīt.